Sveiki, sveiki! Es esmu Diana Skudra-Jaškule un pirms 17. marta bezmaksas meistarklases par to, kā cilvēkiem atrast savus talantus un monetizēt viņus un veidot papildus ienākumu plūsmu, es sarunājos ar cilvēkiem, kuri, manuprāt, patiešām ir pieredzējuši šajā jomā un palīdz citiem atklāt savu potenciālu, jo ļoti daudz profesionāļi domā, ka viņiem nav nekas īpašs, ka viņiem nav nekādas īpašas prasmes, bet eksperti, kas ikdienā strādā ar talantiem, cilvēkiem, gan bērniem, gan pieaugušajiem, redz to savādāk. Tāpēc šodien uz sarunu esmu uzaicinājusi Olgu Silakaktiņu, lai parunātu par to, kā cilvēks var saprast savas stiprās puses, ieraudzīt savus talantus un potenciālu. Un pirms es dodu vārdu Olgai, mēs mēģināsim šajā sarunā aptvert 3 blokus. Psiholoģisko aspektu, kāpēc mēs paši neredzam savus talantus, metodes, kas varētu palīdzēt šos talantus un spējas ieraudzīt. Un 3. blokā, kad mēs tos talantus un spējas esam ieraudzījuši, kā tad no tā izveidot arī kaut ko materiālajā ziņā pozitīvu, ko es saucu par naudas plūsmu. Lūk, Olga, es mēģināju mākslīgajam intelektam pajautāt, ko viņš par tevi saka, un es saņēmu tādu ziņu, es tev to nolasīšu, un tad es aicināšu tev varbūt no savas puses padalīties ar saviem vārdiem, kas ir tas, ar ko tu ikdienā nodarbojies. Tātad Olga Silakaktiņa ir cilvēku potenciāla mentore, kas palīdz cilvēkiem saprast savas iekšējās spējas un attīstīt tās. Viņas darbs ir saistīts ar cilvēku iekšējo potenciālu un talantu atklāšanu, apzinātības un emocionālās inteliģences attīstīšanu, konfliktu risināšanas metodēm un dažādām psiholoģiskajām un personības analīzes pieejām. Viņi strādā ar cilvēkiem holistiski, prāts, ķermenis, emocijas un palīdz cilvēkiem ieraudzīt savus talantus un potenciālu. Olga, cik tas ir par tevi un varbūt tu vari precizēt, vai tas ir korekti, un tad iesim pa blokiem, un es ļoti ceru, ka klausītājiem būs kādas interesantas atziņas, ko paņemt priekš sevī. Lieliski, super. Sveicināts, sveiki visiem, Diana, sveiki tu. Un paldies tev par šo uzaicinājumu un šo iespēju dalīties. Kā cilvēkam, kuram daudz kas ir iekšēji sakrājies, viņam ļoti tikai pasaki, pastāsti kaut ko un tad lādīt ir vaļā. Un mākslīgais intelekts diezgan precīzi noraksturoja to, ko es daru. Un pa lielam 2 teikumos to var ietvert šādi, ka mēs cilvēki ļoti augstam uzticēties un vadīt savu dzīvi. Un lai vadītu savu dzīvi, mums ir jāmāk sev uzticēties. Un, lai mēs varētu sev uzticēties, mums vajadzētu tā kā sevi iepazīt, jo mēs nevaram iepazīt kādu, kuram mēs nevaram uzticēties. Un tad tas mans darbs arī ir. Mēs ļoti labi sevi iepazīstam gan ar konfliktu risināšanu, gan klusumā. Klusums vispār ir tas labākais skolotājs. Iedot kvalitatīvu atgriezenisko saiti, nevis vērtējumu un nosodījumu un kaut ko tam līdzīgu, bet lai tu pats sevi labāk saprastu, tad tas ir mans talants, iedot šo atgriezenisko saiti vai ar kaut kādu jautājumu pavērt vaļā pilnīgi tādu citu skatījumu, jaunu, atklāt, iepazīt sevi. Jā. Fantastiski. Okay, ķeroties tālāk pie blokiem varbūt, jo mēģināsim to visu darīt kompakti, laiks ir resurss, laiks ir ierobežots. Kā tev šķiet, ņemot vērā, ka tu arī noteikti esi satikusi jau simtiem cilvēku, gan bērnus, gan pieaugušos, kas ir tie galvenie iemesli, ko tu esi novērojis, kāpēc cilvēki paši neredz savus talantus? Vai tas ir kaut kāds audzināšanas jautājums, varbūt tie ir sabiedrības stereotipi, vai varbūt kaut kāds, es nezinu, salīdzināšanās ar citiem, vai kāpēc mēs neredzam? Nav izpratnes. Tik triviāli, tik vienkārši, un tai pašā laikā tas ir arī tikpat sarežģīti, jo pirmkārt, ko mēs dēvējam par talantiem, katram ir savs kaut kāds rāmis, ko viņš emocionāli un intelektuāli uztver caur šo vārdu talants. Ka tas piemīt, 5% no pasaules iedzīvotāji ir kaut kāds talants. Bet es piedāvāju skatīties uz to mazliet savādāk, ka katram cilvēkam, kurš šeit ir, viņš šeit ir ar noteiktu
mērķi, iemeslu, misiju, vienalga kāds, kuram ir šis te skatījums. Un attiecīgi, ja mēs paraugamies viens uz otru, mēs esam katrs ļoti dažādi, pat viņi savā starpā ir atšķirami un viņi ir atšķirīgi. Līdz ar to arī katram no mums ir savs šis talants, kaut kāds spēju, uztveres, informācijas analīzes, roku veiklības un tā tālāk spēju kaut kāds kopums, kas padodas ļoti viegli, kas nāk tiešām dabīgi. Un tas, kāpēc mēs to bieži nepamanam, viens no tiem aspektiem ir, ka iespējams mēs esam ļoti daudz mācīti miedarboties ar apkārtējo pasauli, bet, lai saprastu sevi, ir jāmāk miedarboties ar savu iekšējo pasauli. Un tas fokus vienmēr ir bijis tā, ka vairāk no sevis, mēs tā esam skolot audzināti. Ja? Mums, lai arī, teiksim, liekas, ka izglītība kā reiz tika radīta ar mērķi, lai tu vari pamēģināt to un šitu un atklāt tos savus kaut kādus talantus, bet tas ir aizgājis kaut kādā citādā vektorā pilnīgi, kur notiek šī cīņa dzīšanās pēc tā, ka tev ir jābūt labam visur. Un tad pie manis arī nonāk, ļoti bieži ir, pieņemsim, skolu beidzēji, ja, kad ir tagad 12. klase. Mēs uztaisam talantu diagnostiku, un cilvēks ir tādā apjukumā sākumā. Viņš saka, es esmu nopelnījis labas atzīmes visur, bet man vispār nav ne jausmas par to, ko es gribu, kas man patīk, kas man ir svarīgs un tā tālāk. Un tas stress vēl uzliek tādu papildus hausa devu tam visam, jo nav instrumenti, kā tad man tos atšķitināt, kā tad man saprast pašam sevi. Sākt uzticēties, un te sākās tas darbs pēc tam, kur tu pieaugušā dzīvē pamēģināsi šito, izdeidzis vēl kaut ko, un tad beigās nē, es darīšu tikai to, kas man nes prieku. Un ir vēl viena atslēga, tas, tad, kad mēs spējam atgriezt savas atmiņas bērnībā, tur gan mēs ļoti daudz darbojāmies tajos virzienos, kas mums tiešām nesa prieku. Un es zinu, ka tavs šis pirmais bloks kā reiz ir vērsts uz šo psiholoģiju kā tādu, un šobrīd ir tiešām arī populāri tur dziedināt savu iekšējo bērnu, atgriezties pie sevis patiesa un tā tālāk. Un tas viss ir ļoti skaisti, un es tiešām katram novēlu satikt savu to iekšējo bērnu, jo viņš zina tas, kas viņam patīk. Viņā ir šī iekšējā spēle, pēc kuras augsts pieaugušais. Galvenais paturot prātā tādu apzinātībā, teiksim tā, ka mēs nevis ejam tagad kādu vainot un meklēt, ko mēs tagad sodīsim, tāpēc, ka mums ir bērnības traumas un kāds mums ir traumējis vai vēl kā tam līdzīgi. Bet ar tādu pozitīvu noti, filozofiskāku noti, varbūt neiesim tieši tajā dziļumā iekšā, bet vismaz apzināties to, ka neviens tīšuprāt nevienam neko nav darījis, un tas, ko ir katra psihe no konkrētās situācijas, kādas secinājumus un blokus sev uztaisījusi, tas jau ir cits jautājums, tas jau ir tāds personisks ļoti. Kā ir, varbūt arī var mulsināt tas vārds talants, bet ļoti bieži varbūt mums tas talants šķiet, ka tas ir tā kā Picasso vai Van Gogam jābūt kaut kādam īpašam, kaut kam īpašam, ka man nav nekas īpašs, bet var jau būt, ka pareizāk ir teikt prasme, pieredze, interešu kopums, jo, kā man patīk uz to skatīties, varbūt tieši šīs meistarklases kontekstā ir doma, kā tad īstenībā es varu izmantot tos savus nemateriālos aktīvus, kuri man jau ir. Protams, saprast, kas no tiem aktīviem ir tas, kas man interesē, ar ko es gribu darboties un kur man ir tas talants, un kā no tā var pēc tam veidot ienākumu naudas plūsmu. Bet jā, varbūt, ka cilvēkam tiešām ir tas, kad ja mēs pasakām uzreiz latviešu valodā talants, tad lingvistiski tas skan kā kaut kas tikai dažiem izredzētajiem domāts, bet ja mēs skatāmies uz to, ko es esmu pēdējos gados piedzīvojis, vai kas ir tas, kur man bērnībā pazuda laiks, vai kas bija man bērnības dienu sapņi, kad tas ir tas veids, kā mēs varam pietuvināties mazliet vairāk sev savām interesēm un tur sākt meklēt. Jā, vēl tāds jautājums, kā tev šķiet,
piemēram, man jau arī bijis ļoti bieži, kad kaut kādas lietas es esmu ilgstoši darījusi, un man liekas, ka tas ir pašsaprotam, ka jebkurš var izlasīt tur 100 lapas puses 5 minūtēs, noskanēt vai strādāt ar liela apjoma datiem ilgstoši vai labi rakstīt, un tad gāja kaut kāds laiks, kad es pati sapratu, ka tas nav visiem, ka visi nav tādi, kāda esmu es. Un tas veids, kā es ieraudzīju tās savas atšķirības, bija, protams, visa veida pašinventarizācija, visa veida darbs ar iekšējo bērnu, narkotiku vēl ne, bet lielā mērā arī ārējās atsauksmes, jo cilvēki no ārpuses mūs redz savādāk, nevienmēr objektīvāk, bet vienkārši savādāk, un viņi var iedot tādu zināmu referenci mums pašiem par sevi. Un tas man palīdzēja ieraudzīt varbūt šīs te atšķirības, bet kā tev šķiet, vai varbūt ir kaut kāds psiholoģisks mehānisms, kas, kāpēc cilvēkam tas, kas viņam tā kā izdodās labi, šķiet tāds normāls vai nenozīmīgs, un vai tev ir arī varbūt kāds ideja, ja pieredze, kā cilvēks var identificēt tās savas prasmes, kur viņš ir labāks, vai kas viņam padodās labāk, vai kur viņam ir vairāk tas iekšējais aicinājums. Ziniet, tas jautājums ir ļoti daudzslāņains. Mēs varam ļoti dažādos līmeņos paraudzīties uz to. Pamēģināsim tā, sākot jau ar fizioloģisku. Fizioloģiski mēs visi esam cilvēki, ja mēs esam veseli, mums ir rokas, kājas, galva, visi mēs iemācāmies visi staigāt, rakstīt, runāt, dzirdēt, saost un tā tālāk. Mēs, tādas elementāras lietas mēs visi varam. Bet tad sanāk, kaut kur rodās tā atšķirība, ka kādam sanāk, piemēram, iemācīties deju soli daudz vieglāk un ātrāk, un kādam tas ir sarežģītāk. Kādam apmest kūleni, tas ir, wow, es pamēģināju un uztrenēju salto 3 nodarbībās, piemēram, kādam tas ir pilnīgi, tikai iekšēji viss saraujās, un viņš vienkārši nesaprot, kādā veidā to var izdarīt. Un te jau sākās, te mēs varam arī paaugstināt, to apzinātības slāni, paskatīties, kur tās kļūdas rodās, ka mēs sākam viens ar otru salīdzināt, nevis priecāties viens par otru, bet notiek šī te salīdzināšana un konkurence. Un kaut kur viņa ir ļoti veselīga, šī te konkurence, un kaut kur viņa jau sāka aiziet tādā neveselīgumā. Respektīvi, man, protams, raujās uz āru visāds sabiedrības filozofisks, tematisks šāds lietas runāt, jo tas ir mana sirdslieta, bet ja mēs paliekam tādā tieši praktiskā viedoklī, tad atcerēties, ka ar tevi viss ir kārtībā, ar otru viss ir kārtībā, un ar pasauli arī viss ir kārtībā, un pieņemt viņam šitais sanāk labi, man nesanāk, un veidot šo te iekšējo dialogu nevis pret sevi, ka es te tāds, man šitais ir slikti, ja, un nevajag no sevis taisīt supervaroni, kurš var visu un uzreiz un uz izcili, bet saprast, šitais man neinteresē, un tas ir okei. Tā kā iedot visu laiku sev apstiprināju, šitais man interesē, man pēdējais patīk, es varu iemācīties dzejoli no galvas šitā, apgūt informāciju lielos apjomos šitā, un fantastiski, un vai man tas patīk, vai man tas nepatīk. Un miedarbībā ar cilvēkiem, protams, tie jautājumi, kad cilvēks vēršas tieši pie tevis pēc padomu vai palīdzības. Kaut gan mūsdienās jau šobrīd ir arī šis karsts viens no karstiem topikiem, ka mēs esam aizmirstuši, kā tas ir palūgt otram kaut ko, jo ir taču otram jādod, un tad tu esi līderis, un tad tu esi kruts, bet ja tu ej kaut ko palūgt, tad tu esi laikam kaut kāds nevarīgs vai kā. Te pašā laikā mēs katrs iekšēji augstam, lai vērsties pie manī, taču kaut kas ir noderīgs, taču gribu būt noderīgs kādam, un tad kas ir tie jautājumi, ar ko tu gribi būt noderīgs kādam? Tu gribi kādam sirmaizīt uztaisīt, un tas tev sagādā prieku, vai tu gribi kādam frizūru uztaisīt, vai viņu apģērbt, pārģērbt, un caur to tu sagādā sev to gandarījumu vai mājas sakārtot. Un tas viss ir skaisti.
Nu tā, nezinu, es tev atbildēju uz to jautājumu, jo es kaut kur, viņš bija ļoti garš. Piemēram, es esmu pamanījusi nereti, kad es skatos uz cilvēku, es domāju, wow, viņam ir tur tāda pieredze, tādas personīgās intereses, un viņš ir tik interesants. Nu, tā kā es jau redzu, kur ir tās iespējas, kā viņš vēl varētu realizēties, no ārpus varbūt tā ierastā, ko mums iemāca sistēma, kad mācies labi bērniņi, dabū labu darbu, tad viss būs kārtībā. Tu izēji, kā noliec tos eksāmenus, iegūsti diplomu, dabū to labo darbu un saproti, ka ārēji viss ir kārtībā, iekšēji nekas nav kārtībā. Un tad kaut kādā brīdī ir ļoti daudz tie uzslāņojumi, viņi tur visi saslāņojās, un mēs tā kā paliekam mazliet akli, ka mēs vairs neredzam to savu īsto potenciālu, jo kaut kā mēs skatāmies caur tādām greizām perspektīvām, bet tad atgriežoties pie tā, ka es skatos uz cilvēku, es domāju, ka wow, viņam ir tik daudz iespējas, talantu, un viņš to visu neizmanto, bet cilvēks to neredz, un viņš saka, ka, jā, bet es jau neko īpaši neprotu, vai es tur ārpus darba neko nedaru, vai man nekas neinteresē, vai ka tas jau sanāk visiem. Tās ir tādas klasiskās frāzes, ko es dzirdu. Un es teikšu, ka liela daļa no tām frāzēm viena lieta ir saistīta ar tādu varbūt zināšanu trūkumu, kā viņas izmakšķerēt ārā, un otra sadaļa nāk no tā, ka man tas pašvērtējums, laika gaitā dabūjot dažādus punus uz deguna privātajā, profesionālajā dzīvē, ir krietni samazinājies, un es jau pat vairs neuzdrošinos tā kā mazais bērns, kā sprīdītis tur skriet meklēt kaut kādas lampiņas, jo es samierinos ar mazumiņu, es esmu pārtraucis sapņot. Bet varbūt tu arī esi pamanījis kaut kādas tādas tipiskās frāzes vai varbūt kaut kādu domāšanas modeļus, kas parāda, ja atspoguļo to, ka cilvēkam ir sarkanais karogs pie, hei, tu sevi nenovērtē īstenībā. Vai tev ir pārāk varbūt nodevalvēta tā pašapziņa, ka tu tā kā noniecini savu vērtību? Es nezinu, varbūt tev ir, varbūt nav pieredzē pamanīts kaut kas tāds. Ir ļoti daudz dažādas pieredzes saistībā ar šo, un līdz kam, ka tu, beigās tu nonāc līdz secinājumam, ka tas, ko tu pamani, ka cits varētu, tu ieraugi, ja viņš tur varētu to un šito, patiesībā tas jau ir stāsts par tevi, nevis par viņu. Un kā tad, kad tu aizēji mierā ar sevi, tu spēj būt mierā arī ar to, ka cits cilvēks ir izvēlējies savādāk. Bet ja šis cilvēks vēlas kaut ko mainīt, bet viņš nesaka... Tad viņš atradīs veidu, kā viņš maini, un tad, kad viņš sāks uzdot jautājumus un izrādīt savu gatavību pats, tad jau tu viņam vari... Uzdot, varbūt tu vari ieteikt kādus jautājumus, ko viņš sev var uzdot, ja kāds klausās, un viņš ir sapratis, bet es gribu kaut ko mainīt. Es vienkārši... Tad, kad viņš ir gatavs, viņam... obligāti būs apkārt cilvēki, kas ir jau izdarījuši kaut kādas tādas savas izvēles un ir pamainījuši un dzīvo kaut kādās vietiņās tā, kā viņš gribētu. Un tas, ko es ieteiktu tiem cilvēkiem darīt, ir pirmkārt vairot ziņkārību, interesēties tieši par to, kas ir tev apkārt jau. Tā kā rokas stiepiena attālumā, tas ir viens. Un otrs, veidot šo te patiesu iekšējo dialogu. Tāpēc es saku, klusums, tas ir tavs pirmais labākais skolotājs. Un tad, kad ir iekšējs virziens, nodoms skaidrs, tad arī nāks atbilstošie cilvēki, atbilstošās situācijas, kas vērs vaļā, rādīs to informāciju. Kā tikko cilvēks, ja pieņemsim, viņš ir izteicis vēl, es gribu, bet viņā ir šī iekšējā emocionalitāte, neapmierinātība ar sevi, un tad viņš skrien meklēt glābēju. Tā kā pastāsti man, kas es esmu, izglābi mani, un skrien tur pie, kārtis izlikt, jā, vai pastāsti man, kas es esmu, es tagad izpildīšu tur 25 testus, un viņi ir forši tie testi. Es pat esmu ļoti daudz viņus pildījis, pat ļoti daudz esmu mācījusies visu kaut ko un enagrammas un fenotipoloģiju un sevi meklējot, sevi iepazīstot, jā, jo es jau skaidrs, ka pat esmu izgājis visu to ceļu, par ko es runāju, par to, ka tu vari uzticēties sev, ja tu sevi pazīsti. Un es skaidri zinu, ka var aiziet vienā tajā grāvī iekšā, ja tev nav iekšējā komunikācija izveidojusies, ka tu esi galvenais lēmumu pieņēmējs. Jo kas pieņem lēmumu, tas vada tavu dzīvi. Ja galvenais lēmumu pieņēmējs ir ārpus tevis, tu nebūsi apmierināts ar sevi nekad, tāpēc, ka tevī nebūs šis te atklājēja gars iekšā, kurš tev ir pats noteicis, pašnoteikšanās nebūs notikusi. Līdz ar to, saki.
Ja es pareizi, tas, ko es varbūt varētu izvilkt ārā, tātad pirmkārt ir saprast, vai es nemeklēju vainīgos ārpusē un vērst visu šo jautājumu pret sevi, izvirzīt kaut vai pirmo mērķi, no kuras gribētu nonākt, pabūt klusumā, censties, jo ir ļoti daudz cilvēku, kas nespēja pabūt klusumā, un cilvēkam, kurš ir uztraucies, vai kurš ir tādā satraukumā, kā izdzīvot, vai vispār kā pabarot ģimeni, viņam ieteikti pabūt klusumā, viņam šķiet diezgan traka doma, jo viņam ir pilna galva ar citām domām. Ja, viņas nevar vienkārši aizvākt, kamēr tu vari tikai to pamazām uztrenēt. Lūk, un tad izvirzīt mērķi, pabūt klusumā, un sākt atvērt acis, skatīties, kas jau šobrīd ir apkārt. Varbūt man ir kāds paraugs, kam es varētu līdzināties kaut vai paspērt vismaz nākamos 2 soļus, vienalga, vai tas būtu svara jautājumā, vai fitnesa jautājumā, vai ienākumu jautājumā, vai varbūt attiecību jautājumā. Vai es pareizi nolasīju to kārtību, kad vispirms izmest destruktīvo, izvirzīt savu mērķi, censties, cik tas ir iespējams pabūt klusumā, jeb dabā, jeb mierā. Varbūt pastaiga dabā, varbūt labs sākums klusumam. Un tad skatīties, kas varbūt, ka maniem apkārt ir cilvēki, kas var palīdzēt. Es pat teiktu, ka klusums ir pirmais, jo tu jau tu nevari bez nonākt pie lēmuma, es esmu gatavs pakāpties atrast savu talantu vai atplaukt savā būtībā vēl vairāk bez šīs informācijas atnākšanas. Viņa atnāk klusumā, viņa atnāk, ka tu apskaties, es šitā vairs negribu. Un tas pirmais, tātad ar mani viss ir kārtībā, ar cilvēkiem viss ir kārtībā, ar pasauli viss ir kārtībā. Es esmu brīvs, es varu izvēlēt, tik tālu es biju izvēlējies vai izvēlējusies dzīvot šādi. Tagad es gribu izvēlēties dzīvot savādāk. Okay? Tas ir pats pirmais. Un apzināties to, ka tu to vari. Kā tikko tu paskaidro sev, kāpēc tu to nevari un kāpēc viss ir tik nožēlojami un tā tālāk, tā visu mēs durvis aizveram, kamēr tu neesi gatavs un noticējis, ka tu to vari, es neko tev nevaru palīdzēt. Sorry, iet kādu dzītu uz priekšu ar lāpstu vai ar pistoli pie galvas, un ņem dara, kamēr. Tad ir, man ir tāds viens stāsts foršs, kur manam vīram, viņš bija ceļojumā Parīzē, un kā mēs latvieši, tur pēdam restorānā, gribam tam viesmīlim palīdzēt, tur salikt traukas un tā kā iedot. Un tas viesmīls ar tādu, do you want my job? Pagad, tu gribi tagad manā vietā darīt manu darbu, un tad radās jautājums, ja tam cilvēkam ir tik šausmīgi vēlme iet kādu glābt, tad tiešām tu gribi viņa vietā dzīvot viņa dzīvi, tu viņam neusticies, ka viņš ir spējīgs cilvēks patiesībā. Kas tam ir aizbergam zem apakšā, Tad tā ir neticība, ka tas cilvēks ir spējīgs tikt ar to galā. Bet patiesībā, tad, kad tu nodarbojies ar savu dzīvi, tu parādi piemēru, tu iedvesmo blakus esošos, viņa varēja, viņš varēja, bet es arī varu. Jāmeklē iedvesmu. Meklē iedvesmu, precīzi, kurš vēl ir tā kaut ko izdarījis, kurš ir ticis ārā no kaut kādām šīm situācijām, kurš tev var iedot šo te frekvenci, kurš tev nevis uzņemsies par tevi atbildību un tagad es tev iedošu struktūru, tu tagad pildīsi šos te mājasdarbus un viss izdarīs, bet kurš ticēs tev, ka tu vari. Un tu atradīsi savu ceļu ārā. Man nāk prātā, manā dzīvē bija tāds periods, kad es arī biju tajā vainošanas fāzē. Es vainoju, respektīvi, cilvēks, kas man bija apkārt pie situācijas, kurā es esmu nonākusi, un es tikai ik pa laikam stāvot uz skatuves, pavēru acis un paskatījos, vai vēl kāds skatās, kā es ciešu, kā es raudu gaužas asaras. Bet pēc būtības jau tā bija tāda nevēlēšanās uzņemties atbildību par to, ka es pati esmu līdzatbildīga par to situāciju, kura man nepatīk, kurā es esmu nonākusi. Un atbildības uzņemšanās nenāca vienā dienā. Pirmkārt, man bija jāiet cauri situācijai, kurā man bija tik slikti, ka vairāk vienkārši man ir vieglāk kaut ko mainīt, nekā palikt tur, kur man ir slikti. To ļoti bieži saka psiholoģijā, ka cilvēks, es nezinu, psiholoģijā, es varbūt neizmantoju pareizes terminus, bet, lai cilvēks kaut ko mainītu, viņam ir tai situācijai jākļūst tik nepatīkamai, ka viņš ir motivēts mainīt. Savādāk mēs ģenētiski esam orientēti iet pa vieglākās pretestības ceļu.
Un īstenībā tas ceļš, kā es arī sāku aizņemt savu galvu ar kaut ko citu, bija es atradu cilvēkus, kas man iedvesmo YouTube, angļu valodā, un es patiesībā, lai manas domas nenotiktu pašas par sevi, sāku likt iekšā kaut ko gaišu, kaut ko, kas man iedvesmo. Un tad bija tāds periods, kur es vienkārši aizņēmu savu prātu ar kaut ko tīrāku, nekā tajā brīdī man tas prāts bija. Tā kā jā, tas var būt. Reci, tu pieskāries ļoti svarīgai, viena no tēmām ir šī te, kamēr man nedeg pakaļ, es nekustos, kamēr tā motivācija nav tik spēcīga. Ja? Tā ir tā bēgšana no sāpēm. Kad man jau sāp, tad jau es sāku bēgt. Un, ja mēs paskatāmies uz veiksmīgu cilvēku domāšanas šo te veidu, tad viņš iet nevis prom no sāpēm, bet viņš iet uz vēlamo. Un te ir tāda ļoti svarīga nianse, arī mūsu tautas dziesmas par to runā. Ja? Dodie viņi kalnā kāp, ne no kalna lejiņā. Un, jo kultivēt šo te iekšējo vēlmi, tā kā burning desire, angliski ir šis te termins, ja? Tad šo te iekšējo deksmi, šo te iekšējo uguni, tā ir tā kāpšana kalnā, tā ir tā sevis meistarība, tas ir tas, ko tu dari apzināti. Tu apzināti, tā, es šobrīd ripoju no kalna lejā, līdz es atduršos pēc kaut kādiem sūdiem, kad man būs jāceļās, gribu vai negribu, jo tā jau būs, jo tā mana vēlme būs pārvērtusies par eksistenciālu nepieciešamību. Jā. Un, lai tas nenotiek, tu apzināti, ok, mēs esam, šādas lietas mums ir jāmācās. Un tas ir tas, ko vajadzētu mācīties no ārpusaules, šos te pamatprincipus, kas ir iekodēti gan mūsu tautas zināšanās, jo mēs dzīvojam Latvijā, tāpēc es izmantoju mūsu, jo mums ir ļoti daudz zināšanas mūsos iekšā iekodēts. Un, lūk, un savukārt, pēc tam tu pieskāries šai tēmai par, vismaz man raisījās šis refleksija par to, kad tu izcēli sev ārā no situācijām. Es arī sev izcēlu ārā aiz matiem no vienkārši briesmīgām situācijām. Un, saki man, tev parādījās informācija, kā to izdarīt pirms tu pieņēmi iekšēju lēmumu. Viss, es eju, ar šo es vairs nesamierināšos. Vai pēc tam, kad tu esi pieņēmusi iekšējo lēmumu, es ar šo vairs nesamierinos, es eju tālāk. Nē, vispirms bija, protams, cilvēks ir, katrs ir individuāls, bet principā izturīgākie var ciest diezgan ilgi. un tās ciešanas kaut kādā zināmā mērā ir izdevīgas. Izdevīgi ir atrasties kaut kādā situācijā, es nezinu, varbūt kādu iemeslu dēļ, bet tajā kaut kādā brīdī, kad man vienkārši, es nezinu, bija nosacīti tāds klikšķis, kad es sapratu, pietiek. Te ir, šeit man pietiek, tas, es neesmu to pelnījusi, vai es neatceros, kā es tur domāju, kad, es esmu kaut kā labāk vērta. Varbūt kaut kādas iezīmes bija jau pirms tam, kad es kaut kur noķēru kaut kādu, varbūt enerģētisku sajūtu, kad es gribu tā savādāk justies. Bet faktiski jau tāds mērķtiecīgs darbs un arī ne katru dienu, jo viņš jau tā nenotiek pēkšņi. Ja mēs nevaram aizvērt tās durvis vienā dienā, viņas tur virinās un plivinās un tur vēl ir caurvērš, turp šurp. Tad tā vecā identitāte un tā jaunā, uz ko tu ej, viņas tur vēl ķīvējās un ir tāda turbulence, pirms tu tiec uz nākamo līmeni. Bet jā, vispirms ir lēmums. Īstenībā manā gadījumā vispirms bija tik liela neapmierinātība ar esošo situāciju un tādas ciešanas un tāda elle, kad praktiski nebija opcijas pieņemt citas lēmumus. Un tad, kad jau es pieņēmu lēmumu, tad man bija kaut kādas zināšanas, ko darīt. Es meklēju cilvēkus, pie kuriem pieķerties varbūt, vai kaut kādu kopienas, kur pieķerties, lai izvilktu sevi ārā, un es meklēju veidus, kā savā galvā, kas bija inficēta, es gribētu teikt, tajā laikā, likt iekšā kaut kādas jaunas, labākas domas par tām, kuras man tajā brīdī nāca. Redz, ka tev ir pirmie soļi, algoritms. Tu jau, kā mēs runājam, pirmais tu apzinies, ok, man šobrīd sāp tik ļoti, ka es šitā vairs nevaru. Tad tu savā informācijas telpā ielaidi šo te iedvesmu, kā var vēl, kur ir tas, ko es gribētu, un tu sāc šo te iekšējo vēlmi, barot, kurināt. Un tad tu kaut kādā brīdī pieņem lēmumu, tu ieraugi,
Nē, tas, kas man ir apkārt, tas man galīgi neder. Es gribu šitā, viss, un tev ir iekšē, un kā tikai ir šis te nostājās, šis te iekšējais lēmums, iekšējā gatavība savienojās ar šo te rīcības spēju, es rīkošos, lai es varētu savādāk, tā tev nāks informācija kā. Viņa nāks tieši tajā veidā, tā kā, mistiski, maģiski citreiz tas notiek, un tev pēkšņi cilvēks no malas, man, piemēram, es biju, arī tur savā traģiskajā situācijā, teiksim tā, un man viens, es ar citu, viņš ir tagad, ne tikai tagad, arī tad viņš bija, viņš ir režisors, Gundars Āboliņš, un viņš man vienā sarunā, es viņu personīgi nepazinu pirms tam, viņš man arī ne. Mēs vienkārši netīšām satikāmies. Tu tā, ka viņš uztaisīja kaut kādas rīcības sev netipiskas, ko viņš saka, viņš nekad tā nav darījis. Un viņš man saka, Klau, zini kā, paņem vienkārši papīra lapu, uzrakstīja visas savas labās īpašības, kādas tev piemīt. Un katru rīt lasi. Ok, viss, ček, daru. Un es tieši tā arī darīju. Es skaidrs, ka es, apstākļos, kādos es dzīvoju, es labāk par to nerunāsim vienā istabiņā tur ar savu meitiņu un tā tālāk. Bet es es katru rītu, katru vakaru ņēmu to lapu un es viņu lasīju. Un es sevi kurināju, cik, kas manī iekšā ir, kādi mani iekšējie spēki un talanti man ir piemītoši. Ok, es domāju, ka īstenībā te mēs arī varētu pārslēgties varbūt tā oficiāli uz to otro bloku. Ja mums tā manas meistarklases tēma un varbūt tā, jo tā ir tik plašs laukums, bet lai sašaurinātos, pieņemsim, kad mūs klausās varbūt, ja cilvēki šobrīd, pieņemsim, tādā situācijā, kad ir viens ienākuma avots, vai varbūt vairāk ienākuma avotu, bet kaut kādu iemeslu dēļ, vai tās naudiņas nav pietiekami, viņas nepietiek. Vai varbūt cilvēks ir iesprūdis, kā varētu teikt, situācijā, kurā ar atalgojumu viss ir labi, bet viņš jūt, ka viņš nerealizējās. Un ir tā sajūta, kaut kā par to nepiepildījumu dzīvē. Vai varbūt cilvēkam ir kaut kāda klusa doma, ka varētu savādāk. Un tad jautājums varbūt ir kaut kādas konkrētas praktiskas metodas, ko tu vari pieminēt, varbūt kādam tas var noderēt, kā pieaugušam cilvēkam, kuram it kā ārēji viss ir daudz maz vairāk vai mazāk kārtībā attiecībā pret to apkārtējo pasauli, bet kurš varbūt nejūtās, ka viss ir kārtībā un grib savādāk, kā viņam atrast tādus resursus, prasmes, talantus, kā mēs nosaucām, ja to kopumu, ko varbūt varētu pēc tam tālāk izmantot, varbūt, lai kādam palīdzētu, varbūt, lai kaut ko būvētu, un katrā gadījumā ar mērķi, ka tas varētu arī ienest ieņēmumus. Varbūt ir kaut kāds metožu kopums, netradicionāli metožu kopums, kā var labāk sevi iepazīt, lai šo vēlmi ieraudzītu, un to dzirksti dabūtu, un to ticību noķertu, kad arī es varu labāk, varu savādāk, kad es drīkstu gribēt vairāk, un kad man pienākās vairāk nekā varbūt tā situācija, kurā šobrīd varbūt cilvēks atrodas. Punkts numur 1, pats galvenais, tad, kad tu satiec šo savu iekšējo tukšumu, kas ir tas iekšējais nepiepildījums, es viņu saucu par iekšējo tukšumu sajūtu. Tas tā neapmierinātība, kas manī urd, kad jūtu, ka kaut kas nav, ja? Tas būtu tas tukšums, par ko mēs runājam. Tā būtu tā, kaut kas nepiepildīts, tātad tur ir tukšs kaut kas, vai aizņemts ar kaut ko ne to. Es piedāvāju uz to skatīties pirmkārt pozitīvi, absolūti pozitīvi, jo tā ir jauna telpa izveidojusies, man tagad ir kaut kas ir atrisināts, tur ir kaut kas, un es beidzot jūtu, man tagad ir iespēja resursi sajust šo te, man kaut kur tur ir tukšs, kaut ko es vēl varu piepildīt ar kaut ko. Ar ko? Un sākt meklēt, sākt interesēties, sākt iepazīt sevi. Šeit jau sāk patiesībā arī forši noderēt visi tie testi, izziņas, pieredzes, caur kurām tu veido šo savu iekšējo refleksiju un cel ārā vēl vairāk, dziļākos līmeņos tos savus talantus, jā. Un man ir arī
Tas instruments, kuru es izmantoju, kas ir pieejams arī pie manis, piemēram, ja mēs varam fizioloģiski paskatīties uz cilvēku. Tāpat tā kā mēs sākumā teicām, mēs varam paskatīties, kā rūks, kājas, galva ir, viss es jau šeit esmu. Ja? Tas par to pašrealizāciju, jo pie manis jau uz talantu diagnostiku kā reiz arī nāk cilvēki, jau es gribu sevi realizēt, kā man sevi realizēt, kas ir pašrealizācija. Vai cilvēks, kam ir 30, 40, varbūt 60 gadu, arī var aiziet uz talantu diagnostiku un tā kā, ko viņš tur varētu noskaidrot, kas ir tas, ko viņš iegūst, vai ko viņš saņem, vai kā tas process notiek? Katrs saņem, process visiem ir vienāds, es to viņu izstāstīšu, un katrs saņem savus šīs te atbildes, kas viņam ir vajadzīgas. Un par to pašrealizāciju man gribās pabeigt to domu par to, ka patiesībā tu jau esi realizējies. Kā cilvēks, viss fiziskajā līmenī, tev ir ķermenis, tu jau esi šeit realizējies. Un tālāk notiek jautājums, patiesībā, ko man ar to visu darīt? Redz, kur es esmu, ko man darīt? Un te jau sākās šie instrumenti. Jā, pieņemsim, viens no šiem ir tā talantu diagnostika, kas ir pie manis. Ko mēs darām? Man ir ierīce, ko mēs uzliekam šeit uz pieres, kā stīpiņu. Cilvēks pilda dažādus uzdevumus, noslogojot dažādas smadzeņu daļas, dažādus intelektus, jo tā zinātne ir attīstījusies daudz tālāk nekā IQ. Ja? IQ tā jau ir tāda vecā pasaule, kas mērīja patiesībā tikai loģiski-matemātisko intelektu, un tad, kurš ir loģiski-matemātiskāks, tas ir baigais krutējs, vai ne? Bet kaut kāds mūziķis, tas tā, nekā, ja? Zems IQ. Tā pašā laikā mēs šobrīd caur to, kur mēs identificējam, kuras smadzeņu daļas ir visvairāk aktīvas, mēs spējam noteikt, kāds cilvēkam intelekts dominē. Vai tā ir loģiski-matemātiskā domāšana, vai tas ir verbālais intelekts, vai tas ir radošums, vai tā ir kinestētika, kas ir tā kā ķermeņa intelekts, ja, kas arī, pieņemsim, juvelieru darbs, klavieru spēle, tas ir ķermeņa intelekts, sports, tas ir ķermeņa intelekts. Un tad atsevišķi ir muzikālais intelekts. Un tad, kuri no šiem intelektiem ir vairāk dominanti, kuri mazāk dominanti, mums pasaka, kas cilvēkam, patiesībā tas ļauj tev izkāpt ārā no tā, ka es neesmu tikai mans prāts. Tad, man ir šitāds prāts, viņš darbojās tā, viņš kā instruments forši der šitam un šitam, bet šitajā un šitajā profesijā karjeru es labāk neveidoju. To es varu, tur interesi pēc vai holistiskai personības attīstībai tur kaut kādā veidā veicināt. Un tad mēs vēl izmēram emocionālo inteliģenci, kas veidojās no spējas saprast sevi, spējas saprast otru, kur mēs saprotam, kāda cilvēkam ir dabīgā loma viņam kolektīvā. Un, piemēram, pie manis bija sieviete ap 40, pie 40 viņai bija tajā 39, 38, kaut tāds. Un viņa skaidrs, ka viņa jau savā profesijā ir ļoti augstu izaugusi, un viņa apzinās, ka nākamais loģiskais solis būtu tā kā iet atsevišķi un būvēt savu. Viņa it kā ir jau partners, tur tiešām foršā uzņēmumā un viss. Un kaut kas viņu no tā viss tā kā aptur, un viņi nevar saprast. Un beigās pēc tās talantu diagnostikas mēs saprotam, ka viņi ir komandas spēlētājs. Viņai ir vajadzīga šī komanda. Un tad, kad viņi aizgāja to savu individuālo ceļu, viņi atrada sev partneri, un tad viņi aizgāja tā kā kopā ar vēl kādu, un fantastiski viņiem aizgāja, jo viņa, tas ir tas viņas ceļš, un forši šo zināt, šo apzināties, tas uzreiz tev padara tāds vieglāks šīs te izvēles. Tas ir īstenībā, tad sanāk tā, ka es kā pieaugušais arī, kuram ir, jau pietiekami daudz gadi, varbūt bērni, varbūt es jau esmu omīte vai opītis, faktiski arī var aiziet uz šo talantu diagnostiku un ar dažādiem fizioloģiskiem mehānismiem, bildot tekstus, noskaidrot, kur man organisms reaģē labāk, sliktāk un kas man ir spēcīgāks, vājāks. Un faktiski man ir tāds normāls materiāls pēc tam, ko es varu izmantot, un tālāk jau tur, varbūt patiešām ir dažādi rīki, ko darīt ar to, kad es esmu sevi noauditējis. Jā. Bērns saņem, pieņemsim, tur skolas vecumā, sākuma skolas vecumā, priekš vecākiem, vecāki saņem kvalitatīvu informāciju par priekšmetiem, kādos bērnam vajadzēs atbalst, kādās nē, kādos pulciņos viņi vēs, kādos nē, kam pievērst uzmanību, kā nē, tur cik bērnam, piemēram, vienam bērnam man diezgan
aktīvi vajag piečakot ar kādu kompāniju, viņš ir kopā, jo viņš no tās ietekmējās. Meitai, pieņemsim, es saprotu, ka es viņai varu uzticēties, un tad tagad tur tāds foršs niansīts var uzzināt. Un savukārt pieaugušam cilvēkam no 15 gadu vecuma jau tiek ieteiktas vēlamās profesijas pat. Ko darīt, ja profesijas ļoti, ļoti mainās? Jā, tur ir, jo ir tāda liste ar nākotnes 100 profesijām, kur šobrīd tikai ir tādā dīglītī vai sēkliņas stadijā, un tava atbilstība ar šīm nākotnes 100 profesijām. Tas arī ir ļoti interesanti, tā kā palasīt un salīdzināt. Un tas ir tāds vienreizējs pasākums. Tu vienreiz atnāc, tu šo testi uzstājas, un tev ir tāda, man fizioloģija darbojās šitā, un tev ir skaidrs, kāpēc viens bērns dzejola skolā varēja iemācīties 1, 2 un gatavs, un otrs bērns viņu mācās un nekādīgi nevar. Un ja tavam bērnam, pieņemsim, šādi ir, un tu saproti, ka tā ir fizioloģija, tu vairs nekļūsti, tu nepsihodaļ tā, ka cilvēks ir fizioloģiski, viņam ir, tas ir tāpatās, tā kā tu taču redzi, ja piemēram cilvēkam ir kaut kāda trauma ar kāju, tu taču nepsihodaļ tā, ka viņš tur neskrien, jā, piemēram, tāpēc, ka ir acīm redzams. Un šeit ir tieši tas pats, tā fizioloģija izdara savu. Lūk. Fantastiski. Mums īstenībā jau laiks pamazām skrien vējas pārniem, bet tātad rezumējot to, ko mēs pārunājām kopīgi, pie kā mēs nonācām, kad pirmām kārtām ir jāuzņemās atbildība par to savu esošo situāciju, un tas, ka es atrodos varbūt situācijā, kas man šobrīd neapmierina, jeb sāk man urdīt, patiesībā ir ļoti labi. Es varu tajā ieiet vairāk dziļāk iekšā, tam ļoti labi var palīdzēt klusums. Ir jāizvirza sev kaut vai jauns, kaut vai viens nākamais mērķis, ir jācenšas visiem veidiem skatīties, kas man ir apkārt, kur es varu pieslēgties kaut kam, kas man var palīdzēt tam mērķim nonākt tuvāk, varbūt tas ir nomainīt draugu kopienu, varbūt tas ir netik daudz uzturēties kolektīvā un vairāk klausīties izglītojošus podkastus. Tālāk, tad, kad cilvēks, ja viņš nezina, kas ir viņa spēcīgās puses, tad viena no iespējām ir doties uz talantu diagnostiku, kur, es ja pareizi saprotu, tas ir kaut kāds 2 stundas vai ne tāds process? Pieaugušiem cilvēkam es parasti ierēķinu 3, jo aiziet tās sarunas, mēs pēc tam liekam to informāciju kopā ar to, kas ir viņa dzīvē šobrīd aktuāls un svarīgs un kā to tagad izmantot. Un, tā kā, jo es vēl tev papildināšu mazliet klusums, jā, un otram līdzam ir vajadzīgs kvalitatīvs sarunu partners, kurš tev var, tas, kas ir noticis, tās pārdomas tavā klusumā, tev gribēsies viņas paust uz āru un saņemt refleksiju. Un šeit labi nodara, tiešām, saruna ar kvalitatīvu cilvēku, tas ir, vienalga, kurš kāds speciālists, tas ir coach, izvēlēties pēc saviem, protams, pēc savas rezonances, vai tas ir vienkārši cilvēks, kurš arī ir izgājis cauri kaut kam līdzīgam, kam paprasīt padomu un ar ko aprunāties, jo šī te ārējā refleksija arī ir svarīga cilvēkiem. Jā, mēs citreiz izkropļot redzam sevi. Vēl pirms mēs pietuvojamies noslēgumam, jautājums varbūt tev nāk prātā kādi no tavas prakses arī tādi praktiski piemēri, ka cilvēks ir atnācis, konstatējis, varbūt viņam vispār ir bijis pārsteigums tas, ko viņš konstatē, un varbūt tev ir pat izdevies izsekot viņam vēlāk līdz, kad viņš ir aizgājis šo ceļu un ir tā kā tas veiksmīgi realizējies. Varbūt pavisam savādāk, respektīvi, ir bijis pirms talanta diagnostikas, varbūt apmulsums un viens redzējums, bet ka tā talanta diagnostika ir īstenībā pavērusi kaut kādas iespējas, varbūt tev nāk prātā kāds case study, kā saka angliski, praktiskais piemērs, situācijas analīze. Ir vairāk. Man viens no pēdējiem bija puisis, tāds atnāk diezgan jau tādā tuvu depresīvam stāvoklim patiesībā, kur viņš saprot, viņš vispār nesaprot, kur savu prātu likt lietā, jo viņš ir sevi izēdis līdz kaulam, līdz tādam, ka tur izanalizējas katru šūnu savējo. Un mēs uztaisam šo talantu diagnostiku, un viņam izrādās ir specifika, ja cilvēkam vidēji dominē 3 šie intelekta veidi, tad šim cilvēkam izteikti dominē 1, un tad ir vēl viens tāds papildus radošais. Viņam dominē loģiski matemātiskā domāšana, izteikts matemātiķis, un vēl viņam ir šis radošais.
Un respektīvi, ja viņam nav ko loģiski, matemātiski visu laiku risināt, uztver to tā, tev ir cilvēka organisms, un tev garšo tur, nezinu, vārīt kartupeļu vai cept kartupeļu, vienalga. Un tev gribās visu laiku, tā kā sev garšīgi pabarot. Un tavām smadzenēm, viņas ēda informāciju, un viņa smadzenēm konkrēti, viņam garšo matemātiski uzdevumi, dod man rēķināt kaut ko. Un ja viņš viņam ikdienā nedod neko rēķināt, tad viņa radošums izdomās visu kaut ko viņam risināt, un viņš ir izrisinājis sevi līdz, es atvainojos, vēmienam, jā. Un tādā, tur viņam ļoti labi noder, jā. Viņš atnāk, viņš ierauj, viņš saprot, ok, es tagad savam prātam došu daudz risināt. Kaut vai pirkšu sudoku vai vēl kaut ko, jā, bet es visu laiku risināšu kaut ko, un pēc tam viņš arī pamainīja to mācīšanās virzienu, jo viņš bija aizgājis tur, kur bija diezgan daudz jādarbojās tā kā rokām, it kā arī tehniski un inženieru zinātniski, bet tomēr darbošanās rokām, bet viņam vajag vairāk šo te analītisko rēķināšanu. Un viņš pamainīja šo mācīšanās virzienu, tas ir viens. Bet man bija vēl viens gadījums, kur cilvēks palika neapmierināts. Neapmierināts, tas noklausās, it kā viss par sevi, viss ir... Nē, tas nav par mani. Un, jo cilvēks sportists, bet patiesībā pēc šīs talanta diagnostikas, viņam rāda, ka sports nav tas viņa galvenais virziens. Jā, mēs visi esam, mums visiem ir ķermeņi, mēs visi mākam kustēties, un tas viss ir forši, bet kā profesija tas nav galvenais. Un mēs ar viņu sākam runāt, viņš, jā, man tomēr vairāk, es saku, kā tu vadi savas sporta nodarbības? Es daudz runāju ar saviem audzēkņiem, saku, jo viņam tiešām tas caur vārdisko, caur verbālo šo te kanālu notiek šī miedarbības lielākajā mērā. Un beigās jau es skatos, cilvēks jau raksta tādus ļoti garus postus, garus tekstus, jau ir uztaisījis savu infoproduktu un tā tālāk. Tā kā, kad tu skaties, tu redzi pēc tam ar laiku, kādā veidā tomēr dzīve sakārto, ka tu aizēji savā tajā dominantajā zonā un arī tu ieraugi pilnīgi citu mirdzumu cilvēkam acīs pēc tam, jā, ka nav vairs tie zilie loki, nogurums zem acīm, bet kad ir tā dzirksts, es daru, kas man patīk. Jā. Tā ir citreiz mēs no sākuma esam tik ļoti pieraduši pie tās vecās identitātes, vai šā brīža identitātes, kura nevienmēr ir mūsu pašu varbūt veidota, bet citreiz varbūt skolas sistēma, ģimene, kāds viņu ir tur palīdzējis mums uzbūvēt, kad ir pat dusmas par to, kāds saka, ka, jo es pats esmu varbūt dusmīgs tajā identitātē, jo kaut kas nav, un ja man kāds saka, jā, nav, tu varbūt varētu redzēt savādāk darīt, tad pirmā aizsardzības reakcija ir tāda kā dusmas un noliegums, tad jāpaiet laikam. Bet, jā, varbūt vēl pēdējais jautājums tev. Mēs jau gan tam pieskārāmies krusta šķērsu, bet ja cilvēks šobrīd domā, man tiešām nav nekā īpaša, es jau esmu tur bijis uz šitādu testu, uz tādu testu, es esmu taisījis inventarizāciju, man ir astroloģiskais profils, viņš vispār tur neatbilst tam, kā es par sevīm jūtos, un varbūt man tagad nav iespēja aiziet uz talantu diagnostiku, bet tāds ātrais ieguvums varbūt ir kaut kas, ko tu vari ieteikt, ja cilvēkam būtu viena diena, ja varbūt 30 minūšu pastaiga vai stundas pastaiga, kurā viņš varētu iziet. Kas būtu 2-3 jautājumi, ko cilvēks pats sev var pajautāt, vai ko viņš var izdarīt, lai viņš šīs pusstundas vai stundas laikā iegūtu vai vairāk info, vai iegūtu kaut kādu varbūt atklāsmi par to, kas varbūt nākamais solis viņam. Tātad cilvēks visu kaut ko jau ir mēģinājis, viņš ir tādā pretenziju stāvoklī, viņam nav baigi laiks daudz, bet, viņš varētu iziet uz pusstundu pastaigāties, un varbūt ir kaut kādi 2-3 jautājumi, vai varbūt tikai viens jautājums, ir viens ieteikums, ko tu vari ieteikt, kas varbūt var palīdzēt, varbūt nevar. Elpot. Bet labi, tu ļoti skaidri pateici, viņš ir tādā stāvoklī, kad viss ir slikti. Šādā stāvoklī atrisināt neko nevar. Sākam ar to. Ja? Ir cilvēka normāls stāvoklis, kur viņš ir vienkārši cilvēks ar absolūtu skaidrību, ka viņš ir varošs un ka ar viņu viss ir kārtībā, ar cilvēkiem viss ir kārtībā un ar pasauli viss ir kārtībā. Un, ja tu neesi šajā stāvoklī, tad punkts numur 1 iekļūt šajā stāvoklī.
Un tas ir vienalga, vai tu izēji pastaigā, vai tu piezvani kādam coacham, vai arī man var piezvanīt un norunāt šo konsultācijas sarunu, vai tu aizēji, nezinu, izvingrojies, vai tu ieeji dušā. Bet tas ir jāuztver tikpat vienkārši, kā mēs saprotam, ja tev ir, pieņemsim, saskrāpēta āda vai tur iegriezts pirkstā, tu saproti, ka tas nav normāls stāvoklis, fizioloģisks. Un tu kaut ko dari ar to. Tu dezinficē, tu uzliec plāksteri, tu uzliec dziedinošu krēmu, lai viņš ātrāk sadzīs, tu viņu dziedē. Un šeit ir tieši tas pats. Ja tu esi šajā depresīvajā stāvoklī, tad pirmkārt tas nav normāls stāvoklis un viņš ir jādziedina. Kurējos instrumentus tu izvēlies? Dziedināt pats, iet uz pirti, piezvanīt šāmanim, piezvanīt psihoterapeitam, dzert antidepresantus vai meditēt. Tev ir jāatrod tie savi instrumenti. Tev ir jāsāk uzņemties atbildi un jāveido šī rīcība, kas tev palīdz justies labāk. Un viens no ieteikumiem ir katru dienu sevi iepriecināt. Izdomāt, ieplānot mērķtiecīgi. Ja tu pats sev nesāksi iepriecināt, neviens cits to nedarīs. Tā ir tava atbildība. Un tu ieplāno katru dienu vismaz 3 prieka brīžus. Nevis vienā brīdī izdarīt 3 lietas, kas tev iepriecina. Nē, 3 atsevišķi prieka brīži, jo ja gadījumā kaut kāds ČP vai kaut kas pārklājās un kaut kāds prieka brīdis izskriet, ka tu saproti, ka vismaz viens tev taču ir noticis. Un vairot šo prieku, jo priekā ir šis dzīvības vitālais resurs, kas ir nepieciešams tev, lai tu varētu īstenot šos savus talantus, iet uz priekšu. Tā kā sākam ar prieku plānošanu. Tātad viens no labākajiem ieteikumiem cilvēkam, kurš šobrīd ir mazliet patiesībā ir veltīt to pusstundu vienkārši pastaigai, mēģināt elpot un atgriezt sevi pēc iespējas vairāk stāvoklī, kurā es jau esmu realizējies. Un ko vēl es varētu labi piedzīvot, varbūt, ja? Un tikai tad uzdot sev jautājumu. Tālūk, fantastiski, Olga, laiks paskrēja nemanot. Es tiešām esmu pārliecināta, ka ļoti daudz cilvēku pat nenojauš, cik daudz vērtīgu prasmi un talantu viņiem ir. Un bija ļoti interesanti uzzināt arī vairāk par šo talantu diagnostiku. Iespējams, kādam tas var būt noderīgi. Un savukārt 17. martā jau bezmaksas meistarklasē es arī dalīšos ar to, kādas ir tās metodas, ko es sapratu, kas man derēja, lai atklātu savus talantus un tās prasmes, kuras man vienkārši ir grūti nerealizēt. Un par šo veidu un kārtību, kā es to dalīšu 17. martā, tur mēs iesim soli pa solim. Un ceru, ka arī šis noderēja. Un es saku, Olga, tev paldies! Paldies arī tev, mīļš, un paldies arī. Es ceru tiešām, ka iedod kaut kādu dzirksti, kad es absolūti skaidri ticu, ka mēs katrs esam barošs, esošs, brīnišķīgs cilvēks, kuram ir šie talanti un katram ir šī varēšana uzplaukt savā esencē, savā būtībā. Jā, un zem mūsu ieraksta es ielikšu tātad mazliet vairāk info par to talantu diagnostiku. Es, protams, ielikšu vēlreiz atgādinājumu, kur un kad un kā var pieteikties meistarklasē. Droši dalīties ar šo video, ja tas ir bijis noderīgs, un jautājiet, ja ir kādi jautājumi. Atā! Paldies! Atā!